Pašvaldībai piederošais 25 hektāru zemes gabals tiesneši ir iznomāts 14 Kalvenes pagasta iedzīvotājiem, kur ganīt govis, audzēt kartupeļus vai labību. Tieši pirms gadu mijas nomnieki saņēmuši brīdinājumu par zemes nomas līguma laušanu, jo tiesnešos iecerēts celt Latvijas finiera ražotni. Pret šādu lēmumu iebilduši nomnieki, draudot pat ar tiesu darbiem. Tā bija tieši tā jaungada dāvana. Atsūtīja vēstuli, ka ar mums izbeidz līgumu un savas rūpnīcas. Tomēr mēs arī, cik mums gadu vēl palikuši bija, pa tiem gadiem bija plānojuši ieņēmumus, nopelnīt. Taču ir iespējas apbūvēt mežus vai mežvietas izcirs vai savādākā to lietu. Pret uzņēmumus nees, tikai pret to vietu. Lai viņi būvē, lai strādā, cilvēkiem būtu darbs un viss pārējais, bet tā vieta. Jo tā ir ļoti izdevīga vieta, tur nekas nav jāiegūda. Lai rastu kompromisu problēmas risināšanā un neapturētu iespējamās ražotnes ieceri, Aizputs novada domes ārkārtas sēdē nolemts līgumu ar zemes nomniekiem pagarināt līdz 30. septembrim, vienlaikus ierādot nomas zemes citur, kas nedēļas laikā jau izdarīts. Ir atrasts šīs zemītes ar visiem nomniekiem, esmu runājis vairāk kārt, ir iepazīstināt, kur viņiem būs šie jaunie gabali arī klāt, un nomniekiem apmierina tas, ka viņi varēs šogad to zemīti arī izmantot līdz rudenim. Šajā brīdī ir jāiet laikam līdzi. Mēs nevaram mēnešiem diskutēt, būs labi, būs slikti. Partners uzreiz pasaka, draugi mīļie, jums te nekas nenotiek, mēs ejam citur, jūs nevarat vienoties. Gribam uzņēmumu šeit. Lūdzu, gribam. Strādājam uz to. Kalvene ir viena no 3 potenciālajām vietām Kurzemē, kur plānots būvēt finiera lobīšanas ražotni, ņemot vērā bezdarbnieku skaitu, kas Aizputs novadā pārsniedz 5000, kā arī aizbraukušos, tās būtu labas darba iespējas. Tā kā jauniešiem jau vajadzētu gan, lai viņiem ir ko strādāt, lai nav jābrauc kaut kur citur. Jo ļoti daudz jaunieši jau ir gan Anglijā, gan Īrijā, gan Vācijā. Varbūt kāda daļa arī atgriežas, ja te ir zināmas darba vietas ar tādu konkurētspējīgu atalgojumu. Mēs plānojam 1. ceturksnī 14. gadā vispirms veikt izpēti un lēmumu, vai būvēt un kur būvēt. Mēs pieņemsim šī gada 2. ceturksnī. Lai gan šobrīd grūti prognozēt, kur tiks būvēta ražotne, Kalvenē, Skrundā vai Grobiņā, plānots, ka tajā sākumā būs 40, bet vēlāk 300 darba vietas. Sāldreimne, Edvīns Sveils, Aizputs televīzija.